teiksim, ja mums ir telefons, ja, viņam ir, kā mēs redzam, diezgan tāds savītas šis te vats, ja, tā ir pēc kaut kas līdzīgs dēļas dubultspirāli. Mēs to vārdu varam salikt, protams, visādā veidā, bet, ka mēs viņu tā mazliet tur padarbojamies, ka viņš mums sametās visādos šādos te brīnumos, un tajā brīdī, ka viņš jau šādā veidā ir sakārtots, ka veidojās šāda te tā arhitektūra, tad jau tie, teiksim, rajoni, kas mums tādā izstieptā biedrā ir viens no otra tur metra attālumā, pēkšņi atrodas viens otram pavisam blakus, un ļoti cieši ietekmē viens otru darbību, ne? Un par to otro jautājumu, kas attiecās, kur tad mums Latvijā tā varētu būt tie panākumi pēdējos gados. Tas ir tas cilmes šūnu virziens, kas ir attīstījies, un īpaši tas virziens, kas ir saistīts nevis ar to atklāto standartu, bet tagad ar to pamatu galveno modes virzienu, varētu teikt. Izdalīt cilmes šūnas, pēc tam viņus tur apmācīt, sūtīt atpakaļ, bet mēģināt, bet gluži otrādi, tātad izmantot to cilmes šūnu potenciālu, kas ir katrā no mums apslēpts, kur mēs bieži vien neapzināmies, un kā ātumi ar gaismu iedarbojās, kādā veidā šeit tiek nodalīts elektriskās, magnētiskās īpašības. Tas arī ir ļoti dziļi fundamentāli, bet principā redz uz tām mazajām iedarbībām jau balstās visas pasaules. Mēs to bieži kaut kā nejūtam aizmirstam, bet tas pašs ūdeņraža saites iedarbības, tas pašs jau ir tas, kas veido to dabu un mūsu dzīvi tādu, kāda viņa ir.